Uz Savukrastu apsaimniekošanas un siltumpiegādes nodaļas vadītāja galda sagūlušas izdrukas par lielākajiem parādniekiem. Lielākoties nav samaksāts apmēram 250 latu no dzīvokļa, bet kopumā iedzīvotāji par apkuri palikuši parādā vairāk nekā 21 000 latu. Novadā, kurā centralizētā apkuri ir tikai nedaudz vairāk kā 20 mājām, tas nav maz. Iedzīvotāji nav norēķinājušies arī par ūdeni, atkritumiem, apsaimniekošanu un citiem pakalpojumiem. Pie tam, diemžēl, salīdzinot ar pagājušā gada bezapkuras, ja vasaras periodu, tas kritums bija mazāks nekā iepriekšējos gados. Jā, no māja līdz septembrim šis te parādu samazinājums bija mazāks nekā iepriekšējos gados. Centralizēto siltumapgādi nodrošina 4 katlu mājas, kurināmais skaidu briketes, akmeņogles un malka. Veicot dažādus uzlabojumus, panākts, ka apkuras tarifs no 50 latiem par megavatstundu 2007. gadā samazinājies līdz 45 latiem 2009. Un ir nemainīgs līdz pat šim brīdim. Tomēr daudziem iedzīvotājiem tas vienalga ir pārāk augsts. Tie ir 100 lati mēnesī. Tas ir daudz. Tā kā es esmu invalīds pirmās grupas, es nezinu par savu 70, ko es saņemšu, vai es vispār izvilkšu. Es arī esmu parādnieks pa apkuri, pa pagājušo gadu. Un būs vēl vairāk. Cenšoties atgūt līdzekļus, kas nepieciešami kurināmā iegādē, pakalpojumu sniedzēji brīdināja, ka mājām, kur nav apmaksāti vairāk nekā 15% rēķinu, apkuri tik drīz netiks pieslēgta. Tomēr doma izdevusi rīkojumu šonedēļ ar siltumu nodrošināt visas ēkas. Naudas plūsmu nodrošinās šī nepieciešamā materiāla iegāde. Un ja nenodrošinās? Nodrošinās. Ja nenodrošinās, tad skatīsimies ārkārtas sapulcēs un domāsim par iespējamā finansējuma piešķiršanu, bet es domāju, līdz tādai situācijai nenonāks nekādā gadījumā Savukrasta. Problēma gan šāds lēmums atrisina tikai īstermiņā, bet panākt, lai iedzīvotāju atalgojums būtu adekvāts pakalpojumu cenām, nav ne pašvaldības, ne siltumpiegādes uzņēmumu spēkos. Sandra Lietāne, Andris Pāns, TV Spektrs.